Trešo valstu valstspiederīgie – cilvēki, kur uzturas Eiropas Savienības dalību valstīs, bet nav to pilsoņi. Aktualizējot un izstrādājot mācību programmu par darbu ar minētās sociālās grupas pārstāvjiem, jūnijā noslēdzies ar Kultūras ministrijas atbalstu realizētais projekts Inovatīvas pieejas starp profesionāļu komandas darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem augstskolā attīstība. Projekts realizēts Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. 2013. gadam ietveros. Mācību programmas lekciju kursi bija kopumā 6, un tie bija tieši par šo te darbu, par migrācijas procesiem, par tiesisko regulējumu, kāds tas ir Latvijā, kāds tas ir Eiropas Savienībā. Pie mums bija atbraucis Zviedrijas eksperts Tomas Svinman, kurš arī piedalījās un lasīja šo te lekciju kursu, strādāja grupu darbos. Un faktiski šī pieredze arī bija ļoti būtiska, jo, kā mēs zinām, tad tur šī sistēma ir sakārtota, daudz maz ir atstrādāta, ir jau saredzamas problēmas, kas ir radušās vairāku gadu ilgumā. Un, protams, ka tā ir iespēja mums nepieļaut šo valstu kļūdas. 2006. gadā trešo valstu pilsoņu skaits, kas dzīvoja Eiropas Savienībā, bija aptuveni 18,5 miljoni, jeb gandrīz 4% no kopējā iedzīvotāju skaita. Pēdējo gadu laikā ieceļotāju skaits pieaudzis arī Latvijā. 2004. gada sākumā Latvijā uzturējās nedaudz vairāk kā 5000 trešo valstu valstspiederīgie. Savukārt 2009. gada sākumā šo cilvēku skaits bija pārsniedzis 8000. Katrā gadījumā mēs jūtam, ka šis jautājums kļūst arvien aktuālāks un integrācijas lietas kļūst arvien aktuālākas, jo pie mums arī ierodās trešo valstos piederīgie tā saucamie no Kirgistānas, no Baltkrievijas, no Armēnijas, Romi, kas ir čigānu tautas pārstāvji. Un ar viņiem ir jāprot strādāt un ir jāprot saprast šīs kultūru atšķirības, kas nebūtu nenozīmē, ka, teiksim, kaut ko viņš dara savādāk, ka viņš līdz ar to ir slikts cilvēks. Tās ir vienkārši citas tradīcijas, kuras mums ir jāprot saprast, akceptēt un varbūt pat arī sev kaut ko pārņemt. Projekta sadarbības partneri bija Rīgas domas labklājības departaments, Rīgas pašvaldības policija, biedrība, Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociācija, sociālo darbinieku biedrība un Rīgas patvērsme. Mācību programmu 82 stundu garumā apguva 51 dalībnieks no Rīgas, Jūrmalas, kā arī vairākiem Latvijas novadiem – Tukuma, Ķekavas, Olainas, Lielvārdes un citiem. Tad atbildes bija tādas, ka faktiski tas ir ārkārtīgi nozīmīgs mācību programmas kurs, šis viss lielais, bijis viņiem tieši strādājot ne tikai ar trešo valstos piederīgiem, bet kā tādiem, jo faktiski Latvijā viņi sacīja, ka tik profesionāli šī pieeja, nav daudz, kur sastopama, un projektos tad laikam visi tā kā aktivizējās, un tad tas ir tāds īstermiņa pasākums, kurš ir ļoti piesātināts ar šo sniedzamo informāciju, jo īsā laikā ir jāsasniedz maksimālais rezultāts. Tas viņus pašus ļoti gandarīja, ka viņi praktiski jūt to segumu un saprot, kā tagad strādāt, un ļoti daudz arī bija uzsvēra to noslēgumā, ka šie dalībnieki tagad viņi zina, kā vispār Latvijā pa soļiem, kā notiek šis process ar cilvēku, kurš saka, ka viņš te ir ieradies un ko viņam tagad tālāk darīt. Visas uzturēšanās atļaujas, institūcijas, kuras ir jāapmeklē, pie kā jāvēršās, kādi ir posmi, kārtojot dokumentus un paliekot šajā valstī. Realizētajā mācību programmas saturā tika iekļautas tēmas par imigrācijas jautājumiem un problēmām, ar kurām nākas saskarties trešo valstu valstspiederīgajiem. Tika apskatītas dažādu tautu kultūru tradīcijas, ēšanas paradumi un īpatnības, kurām nereti tiek pievērsta pastiprināta sabiedrības uzmanība. Īpaša vērība tika veltīta tādām sadaļām kā informācijas trūkums, neiecietība un diskriminācija pret dzimumu vai reliģisko pārliecību, kā arī tematiem, kas tieši otrādi veicina izpratni un sniedz zināšanas par vienlīdzīgām iespējām, iecietības veicināšanu un starpkultūru komunikāciju. Un vēl izskanēja versija, ka noteikti vajadzētu saņemt arī kādu Eiropas Savienības finansējumu, apmācot šos trešo valstu valstspiederīgos tieši mūsu valsts valodā, latviešu valodā, ka tas būtu ārkārtīgi svētīgi. Un tikpat labi vice versa atskanēja arī versija, ka mūsu speciālistiem savukārt būtu nepieciešams varbūt padomāt, ka viņus varētu apmācīt arī kādās no svešvalodām, lai būtu efektīvāk šī sadarbība, jo dzimtā valodā vienmēr komunikācija ir veiksmīgāka.
Projekta rezultātā izstrādāts metodiskais materiāls rokas grāmata darbam ar trešo valstu valsts piederīgajiem elektroniskā un drukas formātā. Ja ir profesionāla interese savā īpašumā iegūt rokas grāmatu, jāsazinās ar vadības un sociālā darba augstskolu attīstība.